Labvakar visiem klātesošajiem un paldies rīkotājiem par šo doto iespēju uzrunāt šādu auditoriju. Es pārstāvu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, jeb saīsinājumā SEPLP. Es tā viņu arī turpmāk saukšu. Esam salīdzinoši jauna institūcija. 4. februārī, svētdien, apritēja 2,5 gadi, kopš Saeima amatā apstiprināja 3 padomas locekļus. Mani šim amatam izvirzīja tā brīža valsts prezidents Egīls Levits. SEPLP darbojas saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Atjaunotajā Latvijas Republikā bija nepieciešami 30 gadi, lai sabiedrisko mediju pārvaldībai tiktu izveidot atsevišķa institūcija. Skaidri nodalot SEPLP un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, jeb NEPLP, funkcijas un pāraudzības jomas. NEPLP funkcijas un atbildība ir plašāka, jo tā regulē visu elektronisko plašsaziņas līdzekļu, radio, televīzijas un pakalpojumu pēc pieprasījuma nozari. Tajā skaitā NEPLP piešķir apraides atļaujas, monitorē saturu un var administratīvi sodīt par likuma pārkāpumiem. Sabiedrisko mediju Latvijas radio, Latvijas televīzijas un to vienotās interneta platformas LSM.lv darbību savas kompetences robežās uzrauga abas padomes. SEPLP kā valsts kapitāla daļu turētājai viens no būtiskākajiem pienākumiem ir sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veicamo uzdevumu definēšana un to izpildes uzraudzība, kā arī radītā sabiedriskā labuma vērtēšana. Kopumā sabiedriskie mediji ir Eiropas kultūra telpai raksturīgs fenomens un pretstats komercmedijiem tādā nozīmē, ka tie pārstāv visu sabiedrību, nevis konkrēti īpašnieku intereses un uzskatus. Eiropas padomes ministru komitejas rekomendācijas dod tvērumu sabiedrisko mediju vietējai regulācijai un kalpo kā sabiedrisko mediju tiesību aizsardzības mehānisms, ja gadījumā lieta nonāk kāda gadījums līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai. Noteikts nosacījums sabiedrisko mediju apraidei Eiropas Savienībā paredzēs arī Eiropas komisija ar mērķi, lai sabiedriskie mediji nekropļo brīvu konkurenci mediju tirgū. Mūsdienās ir dažādi sabiedrisko mediju finansējuma modeļi un juridiskais status, bet pamatoti tie tiek uztvērti kā visas sabiedrības īpašums. Latvijā sabiedriskie mediji ir valsts uzņēmumi, bet, piemēram, Igaunijā un Lietuvā tie nav uzņēmumi. Latvijā likums tieši nosaka sabiedrisko mediju vispārējo stratēģisko mērķi, un es citēju, stiprināt Latvijas demokrātisko iekārtu, vārda brīvību un Latvijas iedzīvotāju sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijai, kopt latviešu valodu un nacionālo kultūru, saskaņā ar satvērsmi, šo likumu un citiem likumiem. Citādi beigas. Likums arī definē sabiedrisko mediju darbības pamatprincipus. Likuma izpratnē sabiedriskais pasūtījums ir, tad atkal citāts, sabiedrības demokrātiskajām, sociālajām un kultūras vajadzībām un interesēm atbilstošs, plašs un daudzveidīgs, informatīva, analītiska, izglītojoša, izklaidējoša, iesaistoša un kultūras satura un pakalpojumu kopums. Sabiedriskais pasūtījums aptver visas darbības satura veidošanā, vadībā, izplatīšanā, pieejamības nodrošināšanā, arhivēšanā, kā arī tehnoloģiju nodrošināšanā un infrastruktūras uzturēšanā. Tas nozīmē, ka visi līdzekļi, kas ir sabiedriskam pasūtījumam, tad uzturšu uzņēmumu kopumā. Un redakcionālās neatkarības nodrošināšanai konkrēti raidījumu un programmu plāni paši par sevi nav uzskatām par atsevišķu sabiedriskā pasūtījuma priekšmetu. Un šī ir likuma norma, nozīmē to, ka SEPLP padome nevar noteikt, kam ir tieši jābūt raidījumā. Nevienam citam mēdījam Latvijā nav šāda īpaša regulējuma ar likumu noteiktu funkciju un tik plašu uzdevumu klāstu. Uz visiem mēdījiem vienādi attiecas likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kas, starp citu, ir ļoti vecs likums, 90. gadā pieņemts. Uz daļu arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums attiecas un arī citas noteiktos normas citos likumos. Taču sabiedrisko mediju regulējums ir visapjomīgākais, tāpat kā uzraudzības mehānisms, es pat teiktu smagnējs. Tā kā likums sabiedrisko mediju vispārējo stratēģisko mērķi tieši sasaista ar satversmi, uzskatu, ka tajā definētās vērtības ir galvenā mēraukla, pēc kā vērtēt sabiedrisko mediju darbu. Tieši ar Latvijas Republikas satversmi, kas definē mūsu valsti, mēs realizējam savas valsts un tautas pašnoteikšanās tiesības, caur to esam iesaistīti starptautiskajās organizācijās un pasaules tiesiskajā telpā un kārtībā. Satvērsme mūs saist ar starptautiskiem dokumentiem un konvencijām, kas aizstāv brīvību, cilvēktiesības, cilvēku cieņu un definē vērtības. Satvērsme rada mums atskaites punktus un kritērijus, nodrošina tiesiskumu, taisnīgumu un aizsardzību. 2 piemēri no sabiedrisko mediju darbības.
Krievijas agresija Ukrainā un Latvijas mēdīju, tajā skaitā sabiedrisko mēdīju, straujā reakcija skaidri un stingri nostājoties Ukrainas aizstāvības pozīcijās, dažiem raisīja jautājums par mēdīju objektivitāti, neutralitāti un abu iesaistīto pušu uzklausīšanu, kas būtu ziņu žurnālistikas zelta likumi. Bet tā ir viltus dilemma un rodas tikai tad, ja pieveram acis uz satversmi un vispār cilvēciskām vērtībām. Ja nepieveram acis, tad ir skaidrs, ka tas ir Latvijas mēdīju un žurnālistu pienākums nostāties brīvības, demokrātijas un cilvēku dzīvības pozīcijās, un no tām arī lūkoties uz Ukrainā un citviet pasaulē notiekošo. Otrs piemērs ir jautājums par krievu valodas apjomīgo klātbūtni Latvijas sabiedriskajos mēdījos, kur man ir atšķirīgs viedoklis no SPLP vairākuma. Arī šajā gadījumā es balstos uzskatā, ka, lai arī valsts garantē sabiedrisko mēdīju neatkarību, tomēr tie ir izveidoti un darbojas Latvijas satversmes ietvarā un Eiropas kultūra telpā, kas garantē Latvijai brīvības un demokrātijas saglabāšanu. Tādēļ arī sabiedrisko mēdīju pienākums ir stiprināt šīs vērtības Latvijas sabiedrībā. Un tas ir iespējams tikai Latvijai turpinot pastāvēt kā nacionālajai valstī un uz latviešu valodas pamata saliedētai sabiedrībai. Tāpēc nav atbalstām divkopienu sabiedrības un reālas divvalodības uzturēšana sabiedriskajos mēdījos. Taču šie nebūtu no vienīgie jautājumi, kuros sabiedriskajiem mēdījiem vadīties pēc satversmes un tās vērtībām. Satversmē definētais kā atskaites punkts var kalpot arī, piemēram, analizējot un vērtējot politisko partiju vai līderi piedāvātos risinājumus un idejas dažādās jomās. Piemēram, labklājībā, izglītībā un veselībā, vērtējot, kā šis piedāvājums salāgojas ar satversmē definētajām vērtībām un normām. Sabiedrisko mēdīju regulējums un tradīcijas Eiropas kultūra telpā paģēra, ka sabiedriskie mēdīji atspoguļo sabiedrības un viedokļu daudzveidību. Taču iespējams, ka tieši šī iemesla dēļ nereti sajūta par sabiedriskajiem mēdījiem un to lietotājiem ir visai sāja, jeb līdzīgi kā attieksme pret Saeimu. Katram vēlētājiem taču gribētos, lai viņu uzskatus pārstāvošās politiskais spēks iegūtu, ja ne 100, tad vismaz 51 vietu Saeimā. Taču tā kā tas praktiski nav iespējams, vēlēšana iznākums un Saeimas darba rezultāts nekad neapmierina līdz galam. SPLP pēc noteiktas metodoloģijas regulāri vērtē sabiedrisko labumu, ikgadējā aptaujā un visaptvarošā vērtējumā reizes 3 gados. Sabiedriskā pasūtījuma uzdevuma un sabiedriskā labuma radīšana balstās 6 mērķos – sabiedrība, demokrātija, kultūra, zināšanas, radošums un sadarbība. Un 4 caurvīju rādītājos – sasniedzamība, kvalitāte, ietekme un ieguldīto līdzekļu atdeve. Ikgadēja aptauja, kas veikta jau 3 reizes, sniedz atbildes uz jautājumu par viedokļu dažādību. Atbildot uz jautājumu, vai sabiedriskie mēdīji attaino dažādus viedokļus un arī tos, kuri atšķiras no mana, apstiprinoši atbildējuši 21. gadā 63%, 22. 62% un 23. 61%. Atbildot uz jautājumu, vai sabiedriskie mēdīji saturā iekļauj viedokļus, kas attaino arī manus uzskatus, apstiprinoši atbildējuši attiecīgi 21. gadā 64%, 22. 65% un 23. 58%. Ņemot vērā, ka neviens no politiskajiem flankiem Latvijā, labējs, centrists vai kreiss, viens pats neaptver 60%, šķiet, ka šie rādītāji apstiprina, ka sabiedriskajos mēdījos tomēr izskan gana plaša viedokļu gāma. Visaptvarošs sabiedriskā labuma vērtējums, kas pirmo reizi veikts 23. gadā, tātad pagājušā vasarā, ietver ne tikai kvantitatīvus datus, bet arī ekspertu veiktu kvalitīvu vērtējumu. Ekspertiem ir konkrēti ieteikumi, kas uzlabojami sabiedrisko mēdīju darbā un ko SPLP uzdevusi ņemt vērā, izpildot sabiedrisko pasūtījumu. Es nosaukšu tikai dažus piemērus un pilnu klāstu var atrast mūsu mājaslapā. Tātad eksperti ieteikumi. Nodrošināt sabiedrisko mēdīju saturā atbilstoši īpatsvaru politiskās pozīcijas un opozīcijas balsīm un dažādām sabiedrības grupām, veicināt diskusiju un sarunāšanās kultūru, izvairoties no konfliktu žurnālistikas, kas izceļ pretēju viedokļu esamību, nevis meklē kopsaucējus un iespējamos risinājumus. Attīstīt analītisko žurnālistiku, attīstīt žurnālistu tematisko specializāciju, stiprināt žurnālistu kompetenci, īpaši ekonomikas jautājumos, samazināt atkarību no ārējas ekspertīzes, tā vietā stiprinot pašu žurnālistu analītisko kapacitāti. Vienlaikus es vēlos uzsvērt arī, ka sabiedriskā pasūtījuma uzdevuma noteikšanā un izpildes novērtēšanā tiek ņemts vērā arī sabiedriskā konsultatīvā fóruma dalībnieku viedoklis. Un šāds sastāvu konsultatīvais fórums ir izveidots pirmo reizi un tieši pēc SPLP ierosmes, jo mums likums neparedz tieši pienākumus veidot šādu formātu. Es varu nosaukt ātri dažus organizācijas, kas ir pārstāvētas šajā formā. Tas ir Latgales kongresa pārstāvi, Lībiešu institūts, Itis Kozakēvičs, Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija, Darba devēja konfederācija, Tirdzniecības rūpniecības kamera, Sporta federācija padome, Radošo savienība padome, Arotbiedrības savienība, Rektoru padome, Sustento, tātad cilvēkiem īpašām vajadzībām, organizācija, arī biedrība par latviešu valodu,
Rīgas Tradiņu universitātes komunikācijas fakultāti, Latvijas vecāku organizāciju mamām un tētiem. Mans laiks, laikam, sāk beigties. Es piebildīšu, ka informācija par sabiedrisko mēdīju darbu, par to, kā tiek uzraudzīts un kā tiek veidot sabiedriskais pasūtījums, ir pieejama visiem SEPLP mājaslapā, un es esmu atvērta vienmēr sarunai un turpmākai diskusijai. Paldies par uzmanību.